ka tieši šādā veidā tās dzīves un likteņi daudziem ir salauzti, iestāstot, ka iesi studēt un pēc tam viss būs. Un tad, kad tā nenotiek, un tad, kad ir piedzīvot tā lielā vilšanās, un kad tu ar savu grādu nevienam neesi vajadzīgs, tā ir īstākā traģēdija. Tā kā izprotot šīs lietas, izprotot to, kam tu esi paredzēts no dabas. Ja? Daba tevi tā ir iekārtojusi, tāpēc, ka daba ir gudrāka par katru no mums. Dabai ir savas vajadzības katrā nozarē. Jo, ja mums kādreiz liekas, cik sarežģīta tā cilvēku pasaule, attiecību pasaule, cik grūti izdarīt kaut kādas izvēles, tad es domāju, ka mums tieši tā arī ir jāpakāpjas atpakaļ un tajā dabā arī jāieskatās. Ja? Mums ir jāieskatās, kas tur vispār eksistē, jo ļoti bieži, it īpaši tie, kas nezina neko, ne par kādiem tipiem, ne par kādu socioniku, viņi, protams, arī sevi analizē. Un lielākoties jau cilvēki sevi uztver adekvāti. Viņi saprot, kādi viņi ir, un varbūt ir kādam grūtības ar komunikāciju, ja? Grūtāk iedraudzēties, kāds varbūt nav tik ļoti čakls, kāds varbūt filozofē vairāk nekā pārējie. Ja? Un tad sāk likties, ka tāds, kāds es esmu, ar šīm man piemītošajām īpašībām, kam es vispār deru? Es esmu nekam nederīgs cilvēks, jaunietis, jo ar to komplektu, kāds es esmu piedzimusi, ko tad var sasniegt dzīvē? Tāpēc, ka mums visur māca līderību, komunikāciju, sadarbošanos, mērķtiecību, rakstura stingrību. Mums kopš bērnības, kopš sentēvu dainām ir ieaudzinātas labās un pareizās īpašības, spējas, ja, darba tikums un čaklums un iejūtība. Ko darīt tad, ja es tāds neesmu? Ko man iesākt? Bet atkal jau paskatāmies dabā, un tur ir viss. Dabā ir baktērijas, kuras sēd visu to, kas ir liekas. Dabā ir piepes, dabā ir sūnas, dabā ir plēsēji, dabā ir skaisti dziedātāji putni. Ja? Viena tāda liriskā lieta, kas arī ir jāsaprot, analizējot šo iezīmi. Tas, ka cilvēks dara kādu aktīvu darbu, vai viņš ir uz skatuves, vai viņš ir aktieris, vai politikā, vai ļoti sabiedriski aktīvs, sociāli aktīvs, uzņēmies ļoti lielu atbildību, varbūt kaut kā izceļās uz pārējo fona, tas vēl nenozīmē, ka viņš ir socioniski ekstraverts cilvēks. Jo jāņem vērā tāda lieta, ka ir apstākļi, kuros mēs dzīvojam. Un pat ja mēs būtu sabiedrība, kurā visi ir introverti, kāds vienalga būtu tas, kurš izrādītu iniciatīvu, uzņemtos atbildību, būtu drosmīgāks, aktīvāks par pārējiem. Tātad, lai šis jūs nemulsina un neliek aplami domāt vai aiziet to nepareizo tādu sevis analīzes ceļu, domājot, ka ja reiz tu esi drusku ātrāks vai drusku skaļāks nekā pārējie, ka tā būtu tā tava atslēga uz sevis ieskaitīšanu ekstravertajos. Ja? Tā kā tas, kur tu šobrīd dzīvē atrodies, kādā profesijā, vai varbūt tu savā klasē vai kursā esi visaktīvākais cilvēks, tas vēl neliecina par to, ka tu esi ekstraverts. Jo es arī uzreiz atzīšos, es pati esmu introverta, bet savos skolas gados, it īpaši vidusskolā, es biju ļoti
pa priekšu. Man dikti gribējās būt visiem pa priekšu, būt skolēnu parlamentā, būt parlamenta prezidentei. Nu, ja no šodienas skatu punkta es domāju, kāpēc man tur tik ļoti vajadzēja būt, droši vien kaut kāda pašapliecināšanās un tā. Tas viss kaut kur ir stipri pazaudējies un ļoti ātri izbeidzies. Lūk, tā kā tas, kur cilvēks ir un ko viņš dara, nenoklausoties, kā viņš tur ir nonācis, kāpēc un ar kādu motivāciju, tas nebūs tas īstais veids, kā izvērtēt, vai tu esi introverts vai ekstraverts cilvēks. Tik traģiski. Man liekas, tas ir pat bīstami. Tas ir bīstami sabiedrībai kopumā, jo man pēdējā laikā ļoti daudz gadās uz konsultācijām jaunieši, kas ir tik ļoti jau norobežojušies un distancējušies no sabiedrības, ka es nezinu, kā ar laiku viņi šajā sabiedrībā izdzīvos. Nu, varbūt, ja tā sabiedrība pārkārtosies un kļūs pilnībā automatizēta, tad tā būs viņiem ļoti piemērota vide, bet kopumā tas ir baigi traki, ka mēs visu šobrīd cenšamies padarīt maksimāli socioniski loģisku, lai šī cilvēku savstarpējā miedarbošanās paliktu aizvien mazāk un mazāk. Tas nozīmē, ka pasaule, labāk runāsim Latvija. Latvija paliek aizvien loģiskāka, aizvien mazāk uz cilvēkiem orientēta, un neskatoties uz to, ka es pati esmu loģiskā tipa cilvēks, un es teikšu, kā ir arī man pašai, ir ērti šī te elektroniskā komunicēšana, ka es varu pierakstīties pie ārsta kaut kādā mājaslapā, pieņemsim, ka man nav jāzvana uz reģistratūru, ka man nav jārunā ar to dzīvo cilvēku. Man tas ir ok, bet domājot, pieņemsim par, atkal jau globāli paskatoties uz situāciju, šī automatizācija tiek ieviesta visos dzīves un vecuma līmeņos, un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi nežēlīgi tieši attiecībā pret veciem cilvēkiem, pret senioriem, jo es tiešām nevaru iztēloties, kā kaut kādus jautājumus, kas ir saistīti ar bankām, maksājumiem, mūsdienās kārto vientuļi veci cilvēki, kad viņiem nav kāda jaunieša, kas viņiem palīdzētu, kas viņus atbalstītu, kas viņiem parādītu priekšā visus ar visādiem smart ID vai vēl kaut kādām lietām. Un sanāk tā, ka faktiski arī šī tendence kā tāda nerēķināties ar citiem cilvēkiem un nepadomāt par viņu ērtībām, tā arī ir loģikas izplatība. Tas nav smukas mūsos, ir, viņas tā kā eksistē, un mēs arī šajā pasaulē tādi pilnīgi iracionāli, es atkal runāju, tāpēc, ka es arī pati esmu iracionāli, mēs nevarētu dzīvot totāli iracionāli, tāpēc, ka ir ļoti daudz lietas, neatkarīgi no tā, kāds tips tu esi, kuras tev tāpat ir jādara. Rēķini jāsamaksā noteiktā laikā, uz skolu jāiet tieši 1. septembrī, nevis 12. tad, kad man mūza atlidos. Ja? Ir stundu saraksts, lekciju saraksts, ir saraksts, kā kursē sabiedriskais transports, lai es paspētu tur uz stundām, pusdienas pārtraukumi. Ja? Visur ir kaut kāds racionāls un neplūstošs saraksts, un arī iracionāla tipa cilvēkiem ir
tā kā jāpakļaujas šiem noteikumiem, ja, šiem nosacījumiem. Un tāpēc, un arī, lai to skolu vai lai mācību gadu pabeigtu, mums ir laicīgi jānodod tur kaut kādi domraksti, jāizpilda kontroldarbi, projektu darbos jāpiedalās. Tas viss ir jādara, neskatoties uz to, kāda ir tava iekšējā sajūta. Tā, mani kolēģi ir visi, kas ir šajā pētnieku grupā. Ja jums ir sanācis kāds no šiem tipiem, lūdzu mācieties. Nevajag kaut kādā pusceļā tur nolikt un pateikt, ai, man jau nevajadzēs. Nē, šiem vajag. Šiem ļoti, ļoti vajag mācīties, zināt, domāt, kustināt smadzenes un attiecīgi arī darīt tādus intelektuālos darbus. Idejiski, lai saprastu, kas ir tās profesijas un virzieni, atverat Latvijas Universitātes piedāvātos studiju kursus un sākot ar sociologs, vēsturnieks, teologs, jurists, visādi, kas tur tie matemātiķi un tādas lietas. Tur ir vesela strīpa, ko iet mācīties tieši šīs profesiju grupas pārstāvjiem. Tā kā šiem obligāti ir jāstudē un pēc tam jānodarbojas ar kaut ko gudru. Šai grupai kā tādu universālu un tādu visnoderīgāko izglītību es vienmēr iesaku, ka tā ir jurisprudence. Ja tā, ka vispār nevar izdomāt, ko iet mācīties, tad iet studēt juristus un pēc tam jau redzēs, kur tieši tie ceļi aizvedīs, jo tur to iespēju tā pavairāk. Bet mācīties šiem tipiem obligāti.